Vienu brīdi tas bija ļoti, ļoti aktuāls. Visu nomainīt uz LED apgaismojumu. Tur mēs arī paši darbojāmies šajā jomā. Tur ledus hallē, piemēram, tur ļoti liela izmaksu pozīcija ir uz šo nomainot. Ir ļoti liels ietaupījums, un mēs paņemam paši, uzliekam bez klienta, teiksim, finansiālas iesaistes, uzliekam savas apgaismojumu un tad sadalām peļņu, tā teikt, uz ilgāku laiku. Un šis ir kā gudrā māja, un tur ar sensoriem un optimizāciju, efektivizāciju, varbūt kaut kādu paradumu maiņu. Tas tomēr prasa arī varbūt tai otrai pusē, zinām, iesaist. Viens īpaši negrib mainīt savus paradumus vai ko, bet ja to varētu nākotnē, bet tur gan ir ļoti lielas investīcijas, bet vispār kopumā attiecināt uz, piemēram, energoefektivitāti, ka tur es tev māju padarīšu tik energoefektīvi, ka tagad tev par apkuri tur nebūs jāmaksā, tad to ietaupījumu mēs atkal sadalām uz pusēm, un tādēļ tu saņem foršu atlaidi sākotnējai investīcijai, piemēram.